Rīgas teātra aktrise Baiba Broka. Vai tas manis bāleliņš ar to gludu valodiņu? Rīgā dzimis, Rīgā audzis, Rīgas svārki mugurā. No tālienes tu māsiņa, stīgām griezta villainīta, tev māsiņa bāleliņi, Rīgā stīgu kalējiņi. Rīgā iešu es māmiņa, Rīgā viegla dzīvošana, stikla durvis, vara vārti, paši varas nevarami. Rīga rīb, kas to Rīgu rībināja, rātes kungi pūru kala 9 atslēgām. Dosim vārdu mūsu rātes kungam, Rīgas mēram, Nilam Ušakovam. Kā arī Eiropas komisārei kultūras, izglītības, daudzvalodības un jaunatnes lietās Andrulai Vasilu un nodibinājuma Rīga 2014 vadītājai Diānai Čibilei. Mīļie rīdznieki, dārgie Rīgas viesi, šovakar šeit, Arēna Rīga, tiek svinīgi atklāts Eiropas kultūras galvaspilsētas gads Rīgam. Un šis gads nesīs mums daudz prieka, arī daudz izaicinājumu un daudz pozitīvu pārmaiņu. Šodien šeit, Arēna Rīga, zālē sēž īpašie viesi. Un šie viesi ir skolotāji, policisti, glābēji, transporta darbinieki, bērndārza audzinātājs, sociāli darbinieki, daudzu profesiju pārstāvi. No Jūglas un no Pļavniekiem, no Teikas, no Ķengarāga, no Jūglas un no Baldarājas, no mazam un no lielam Latvijas pašvaldībām. Jūs esat šīs svinīgas ceremonijas galvenie viesi, un jūs esat šī gada galvenie dalībnieki, jo bez jums, bez jūsu ikdienas darba nebūtu Rīgas un nebūtu kultūras galvaspilsētas. Par to jums liels paldies. Mīļie rīznieki, dārgie Rīgas viesi. Rīga kopš tās dibināšanas vienmēr pelnīti ir bijusi viena no Eiropas kultūras galvaspilsētām. Visa pasaule zina Rīgu, pateicoties mūsu māksliniekiem, mūsu zinātniekiem, sportistiem. Mūsu galvenais kapitāls ir cilvēki. Un kultūras gada programmas tapšana piedalījies vairāk nekā 10 000 cilvēku. Pateiksim viņiem visiem paldies un novēlēsim viņiem visiem veiksmēs, lai izdodas. Un jums un visiem